teikšu jums, kā kādreiz, kāpēc kādreiz. Un bija komentētājs hokejā. Un viņš teica tā, vienmēr ieslēdzot televizoru ekrāns, viņš teica tā: labs prāts jūs mājās, mīļie! Šodien interesanta Alex Crazy Fisherman epizode. Vienreiz bijām jau patestēt laiviņu uz ūdens, varbūt šodien brauksim otro reizi. Pirmajā reizē, kā aizbraucām, mums tur bišķiņ fēliņš sanāca. Man čaļa rūpnīcā teica, ka tur laivai aizmuguri ir uztaisīta tā kā priekš Yamahas dzinēji. Garās kājas. Dzinējiem ir garākas kājas un īsākas kājas. Un zin kā viņi teica, priekš garās kājas uztaisīts, man ir garā kāja, mēs uzlikām motoru, viss tur tas tā un ko. Aizbraucām uz ūdeni patestēt, izrādās, ka motors ir pa augstu. Un izrādās, ka Yamaha, es saprastu vēl atšķirtos firmām, tie attālumi. Bet Yamaha ir izdomājusi, ka redz 25 zirgu motoram garā kāja ir garāka pa 3 centimetriem kā 70 zirgu motoram garā kāja. 1:1 motoru. Teiksim, firma un gadi, arī jaunie Yamahas motori. Baigi stulbi. Līdz ar to, dēļ tā, mēs pielikām bišķi pa zemu motoru, bija 58 km/h laivai, bet vajadzētu mums kādi 65 dabūt. Gatis Ernstons Topmanis man atsūtīja dzenskrūvu, arī pa dzenskrūvēm parunāsim. Dzenskrūvēm ir tie soļi saucamie, lielāki un mazāki soļi, kas ir solis, tas ir kā ir savērsts, tas dzenskrūvē nevis izmērs mainās, ne lāpstiņai nekam nemainās izmērs. Bet tas ir kā ir savērsti tie spārniņi. Attiecīgi, jo lielāks solis, jo kāds tās rokas tā kā bumzina, bet garāžā vakar līdz naktī atkal strādājas un nevar atmazgāt. Tas savērsums tām lāpstiņām ir tā, ar vienu dzenskrūvīti būs labāks uzrāviens, maksimālais ātrums mazāks, un ar otru būs atkal lielāks maksimālais ātrums, bet sūdīgāks uzrāviens, ja tā var teikt, ja? Brauksim šodien uz ezeru, paskatīsimies raitis. Ja raiti ir labāk ar veselību, viņam sūdīgi ar veselīgi. Vakar vēl bija atvainojis izteicienu, bet es braucu pabarot kaķi, tad braucu kabinu klāt laivu, brauksim uz rūpnīcu, liksim pareizā augstumā laivu un vēl arī leņķī ieliksim bišķi motoru. Bet raitim, ja labi ir ar veselību, ja, tad raitis ir nopircis 100 zirgspēku motoru, uzlicis virsū šādai pašai laivai. Aizbrauksim uz ūdeni, paskatīsimies. Kā raitim ar šito, kā raičam ar šito ten ar to 100-nieku slīdais. Laiva ir piekabināta, brauc pakaļ Tomiņam. Braucam, reka Toms. Labrīt, Tom. Labrīt. Labrīt, sekotāji. Labrīt, sekotāji, heiteri un visi pārējiem. Lielākais heiteris pagaidām ir no lielā loma Arbis mums, kurš nekad nav šitajā laivai pat blakus nostājies. Un epizodē pasaka, nekas labs jau nav šitās laivas tur neesot, jo kaut kāds tur trimerāns esot. Arbi, ja tu skaties šito, klausies, vecīt, ja tu nezini neko pa laivām, tad labāk paklusē. Tu tur pa daudz pateici gan pa krimiem, gan progresiem cilvēkiem, tur gaita neesot, vecīt. Mēs saprotam, ka tu beidzot esi nopircis mūžā sev pirmo laivu. Pirms tam tev bija tā koka laiva. Tu tur izteicies, ka cilvēki dikti tur bīstami braukājot ar laivām. Vecīt, tu pats tikko braukāji ar tādu laivu, ar kuru es nekad ūdenī Ķišezerā nerādītos. Ar to koka laivu. Nav tāda? Tomiņ. Šitai laivai esot kaut kāda tur gaita neesot. Jā, Arbi, tu salīdzini 430 trimerānu laivu ar 700 kg smagu 5-metrīgu laivu, kas vispār pat nav salīdzināms. Viņš man te dikti sarāja, ka es tur tā savilkos un tur tā pateicu, bet man dikti tas aizskāra. Es pusgadu, man vienkārši tas teksts baigi aizskāra. Es pusgadu te taisu, cīnamies tur ar čaļiem, ieliekam milzīgu naudu. Šitādu smuku pasākumu uztaisam lielu foršu laivu. Un zin kā, un tur pasaka pilnīgi, ka nezinu,
ka principā nezinu un pasaku šitā, tāpēc es atvainojos, ka es biju bišķi dusmīgs un tā, bet tā viņš diemžēl ir. Jā, mēs esam rūpnīcā un dzenam laivu iekšā. Visādi citādi nav ko kasīties. Tāda ir dzīve un tā viņš notiek. Reku Kārlim Goldmanim laiva taisās. Labais, arī startēs. Šogad viņš Latvijas čempija. Nu ko, rekur es varu parādīt, te pa to noņēmām to plāksni nost, kas bija tā melnā. Liksim viņu apakaļ. Šādi te boatshopā pasūtīja ķīlīti. Redzat? Lai vēl sagāst motoru uz trancīti, jā? Saucamo šo te. Pieliksim gan šito plāksni, gan to. Un tad mums būs, principā, šitā te. Un no malas te var redzēt, ka viņš būs ķīlītī būs sagāzums un bišķiņ ielaidīsim motoriņu dziļāk. Nu tā kaut kā. Ņemamies, cīnamies, pīrējamies. Un tad vēlāk, te jāiztais mums bišķiņ caurumu ciet, kur te uztaisījām skrūvu caurums. Stulbi sanāca mums ar to, bet mēs nevarējām iedomāties, ka Yamaha patiešām tais it kā vienādiem motoru izmēri, it kā nav vienādi tomēr motoru izmēri, bet paņemsim, pacīnīsimies. Motors jau ir nost, tad nav ko pacīnīties īstenībā. Aiztaisim ciet caurumus un pieliekam to un skrūvējam klāt pa jaunam. Nu, reku tos caurumiņus, tie caurumiņi bija tādi ar domu, es liku, zin kā, kad, kā jau es teicu, kā mums sajukta bišķi te izmēra, es viņu liku tā, ka varētu vēl pacelt uz augšu. Un šitos caurumus mēs rekur ar speciālu pasta, tāda stikla šķiedrā ir speciāli tāda cieta riktīgi, kas viņi tā arī paredzēti tādas caurumus un visu kaut ko tādu aizvilcēt. Var arī vilkt, caurums. Un aizvelkam, ka ir uzjauka smuki laivas tonītī, tādā pašā, lai smuki aizvilksim ciet. Viss, izgriezīsim te bišķiņ ārā transītī, šitam izgriezīsim ārā, bišķiņ zemāk palaidīsim. Motorītam būs labi, ne, Tom? Ko tu saki, Tom? Būs savādāk. Ko tu saki, Tom? Būs savādāk, nebūs labāk, būs savādāk. Jā, vai būs labāk vai sliktāk, bet būs savādāk. Tieši tā, baigi labais teksts. Un te no būvīts, No būvīts, kas mums atnāca tā detaļiņa, Igors, ko atsūtīt, paskatieties, esam pielicis. Rūdītās skrūvīts, reku smuki ķep virsū, šeit cilpiņi. Un mēs varam pat taisno bez deršanas, mēs varam, man nebija skrūvs vakar, tāpēc neesmu pielicis savas divas. Mēs varam redzēt to starpību, Ja šeit stropa derža laimi, pret turiem pievilkt, tad šeit apakšā šī ir pat taisno smuki bez deršanas klāt. Tādā ziņā. Tomiņš tik tīrējās un reku smērēts ir tīrākais smērētājs. Tomiņ, tev ir kāds veids, ka tu izskaties pēc tīrākā smērētāja? Super. Vai esat ievērojuši, ka man arī vairāk tas, viņš lien šā vai tā, pasties, Tomiņas vakar apdedzināja speciāli tam mikrofonam tās spalvas, lai viņš, pasties, apdedzināja, lai viņš nelien, bet tāpatās lien mums iekšā kamerā. Reku ir otra. Vēl viena tāda pat laiviņa, Tieši tāda pat. Kas mums te lejā notiek? Liekam ruļus, Jā. Lai būtu atbalstiņš vairāk, Šitais neatbalstās. Nav jēga. Likšu šitādas. Un dubultā smuka atbalstīsies. Un tas kronšteins arī ir uztaisīts, tas ir no rokas, tāds, kad, tas ir tā kā... Šitā kāja no rokas taisīt. Jā, bet, principā, tāda nevar nopirkt, tas ir arī uztaisīts tā kā, arī redz, mēs šitā laiva stānamies uz riteņiem, bet reku ir, viņai rekur tās sliedas un tie riteņi palīdzēs tā kā nostiņu dabūt, es saprotu, Tā viņš būs tā kā velkot virsū, teiksim, tā kā atbalsts. Super. Super. Jā, kā ir ar tiem, vai piekabe uz ruļļiem, vai piekabe uz riteņiem. Redz, forša tiem riteņiem ir tas, ka mums pagājušais, kad testējām to laiviņu, smuki nolikām slīpumā, atlaid stropu vaļā, un viņi pa ruļļiem pat ieiet iekšā. Bet atkal tie atbalsta laukumiņi mazāki vedot uz tiem ruļļiem, Tajai laivai, reku, viņi stāv uz tiem dēļiem, un rekur tādā ziņā, reku šitie te L profilu milzīgi šitādi te dēļi, un viņi stāv uz tiem virsū,
Kas ir ar dēļiem? Salīdzinoši ar piekabēm ar dēļiem. Piekabas uz dēļiem mēs rēķinamies uzreiz ar to, ka būs dziļāk mašīna jāstumj ūdenī, jo viņi ir dziļāk jāiestumj iekšā, viņi neripjo nost. Skatīties. Smuki. Jau. Virs ūdens stāv. Virs ūdens stāv. Čau, Eč. Uldamons arī ir. Uldamons mums ir motora eksperts. Tas čals pa motoriem. Oh! Čau. Un paskaties. Viss tas pats, kas tev nav pielāk. Nopietni? Jā? Tā, viss atkārtojās? Negribēju mainīt aķīti, bet vajadzēja nomainīt. Tev arī nelec? Nu, tā mēs te Nē, griez, bet nepietiek. Jā, bet tā tik traktā iegrim. Es domāju, ka būs dūlāk jau. Nu jau domāju, ka puķis paraugs gaisā nogrims. Virs ūdens stāv vēl? Kā jā? Kas šitādi te vispār? Pa motoru vai pa lāju? Nu, pa motoru. Nu, lielāks ir. Tā redzēs, kā uzvedīsies. Un tu jau arī esi šogad pasūtījis sev laiviņu, ja? Tā dzirdēji, ja? Viženi paņēmis jau, ja? Es pāris nedēļām vēlēšu pakaļ. Jā? Vižens ar kādu motoriņu? 70. 70. Te mums vienādi motoriņi. Nu, jā. Un cik 470 garumā? Jā. Super. Ja, kur ir viens no čaļiem, kas arī ciecerniekā domā par zivu resursu un ir tie visi aparāti gudrie un tā, bet arī domā par zivu resursu, laiž atpakaļ zivs, un nevis sit nost. Tā ir. Nav jau. Ai, tu labais. Labinieks. Forši. Vienmēr forši sajūt, ka motors kādam pielec, vai ne? Raitimi šitā. Ar paneļiem, vai ne? Nu, tāda nopietnāk laiviņa uzreiz izskatās, ka paneļi ir, vai ne? Višķitiko.
atceries, kā ir, kad tu vispār nometies, nu un kas ar to vielu notiek? Ceļ laiva augšā, viss kārtībā. Labs. Tāds jau. 60 apakaļ nedod pilnā. Viss, raiti, mēs pastījāmies. Labi, uzpīpēsim, ne? Tāpēc, kad ir augsts ūdens un vecīt, ja mums kaut kas, tad ir auzas, ja? Tāpēc es tuvāk krastam braucu. Bet 71 km/h. Labais, gāja jau nu brutāli. Un heiteriem, kas teica, ka tādu nevar likt, tad reki variants, mierīgi var likt, nekāda problēma. Un kā mēs redzam, nekas nav nolūdz, nekas ir visi kārtībā. Vēl pat ir jāpaspēlējās, lai dabūtu 80. Vājprāts, bet labais. Jā, man arī vecīt likās, ka būs pa dulu vai kā, bet ir normāli. Vispār neļūt, bet var jāskat uz beigām dzenskruvu pa māsīm. Man ir 20. solis ar 5 spārniem, vai 3 spārniem. 71 km/h. Labais kosmos. Tā ietala. Viss kārtībā. Vajag porši. Super, super. Jo. Jo, motors klāt, jāapmazgā skrūvītes. Viena otra lietiņa. Laikam aizbrauksim arī šodien uz ezeru, ne? Ko jūs gribat, acetonu? Spirtu pamēģinu. Spirts ir normāli. Arī ņem nost, ja? Jā. Šitas, jā. Šis ir tas spirts, ko dzert var? nepārdod bombžiem, jo viņi dzerot viņu tajā valstī. Šis tas spirts, ko nepārdod bombžiem. Laižam čaļu? Laižam uz ezeru? Visi pielikts, visi kārtībā. Most 3 dangerous words in the whole fucking music business. You ain't heard? Snoop Dogg, that nigga Daz, and Tupac. From where? Death Row's Funds, Westside. 3 words to make a motherfucker heart burst. I rip the verse first, nigga, when I start the curse. Picture of black hurts, adversaries rubbing in they Sunday best. He blinked out in the dark, my gun sprayed his chest. When will I die, nigga? We all die, so until I die. Or must I ride on my enemies until they fry? Father forgive them, cause they not know. Uzvelk jaku un stumjam iekšā. Mums būs filmētājs pat ar ūdens mocu pabrauks blakus. Nereāli, labenieks. Kas sprāktā visti jau. Nu, lūk, esam ūdenī. Esam ūdenī un pabrauksim tagad bišķiņu. Can I ride through? Them niggas try to. Pop, tick-tock, I got the Glock. We shot the game with the realism. Thug like Dog Pound, about to get with him. As we hit him with the West Coast gangsta shit. Cause that's all we know, and that's all we spit. It's like step, swoop, aim, shoot. Snoop, Dogg, Snoop. The world feel the fury of the chosen man. Thug nigga 10mm closing in. Put him in my range, aim nigga take fire. Watch him die, should've never fucked around with a sound to ride. Ride low down a one-way, watch my gunplay. I hope we find true peace one day. Nobody cried when my dog died, set him straight. AK automatically retaliate. To be a high roller, you need a pistol and about a half a key of some Coca-Cola. Now that I got older, I got a little cola and don't trip to get it
chip off my nigga's shoulder. Man, drums of a gangster, being like Cagney or Bowie, but Snoop Dogg ain't no follower. Man, I'm a general, so when I put it down, I got to be so original. Quick to bust, just like Bass Dillinger, but that's the little homie and I'm the big homie Snoop Dogg, Corleone. Spit 3 words up and lighten it. As long as I'm bouncing with this, I know you liking this. For sure though, you can't take my photo. I'm throwing the BG laying low key in the gray photo. Get pushed around town in the back of the car. Double off from the dirt to the stars. Iztestējām, notestējām, tagad, kad palaidām lejā to motoriņu bišķiņu un to ielikām ķilī, palika labāk, vairāk nav tā. Bišķiņ bija tā lēkāšana tomēr, vai ne, Tom, pirms tam? Un tagad vairāk tā lēkāšana nav. Super. Katrā ziņā esmu apmierināts, jā. Par to ātrumu, nu, diemžēl tā dzenskrūvīt, man arī iepriekšējiem motoram bija tā, ka, ja viņi ilgi nav ņemt nost, es negribu vienkārši pa viņu klapēt. Tad var kaut ko sabojāt, un tas gan reduktors, gan tā dzenskrūva, tās dārgas lietas ir un sabojāt. Tad labāk uzpūtīs no vurts kaut kādu to, kas attēd vaļā skrūvītes un noņemsim smuku viņu nost un pēc tam patestēsim, ne? Bet visādi citādi, viss ir baigi forši. Man ne, Tom? Kas cilvēkiem ir jāizdara, ka beidzās šī te epizodīte? Spiediet laiku, piesakojiet. Un tiekamies uz ūdeņiem nākamajā sērijā. Mēs jau būsim izstādē ar šito te laiviņu. Visādi citādi. Pagaidām. Čau! Līdz nākamajai nedēļai. Tom, atvadies!